Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai, ticība labākai nākotnei, šodienas rakstu vieta. Jēzus tiem atbildēja: nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis savā paša varā, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Apustuļu darbi, 1. nodaļa, 7. un 8. pants. Šodienas pārdomas. Kristietībā vasaras svētkus uzskata par draudzes dzimšanas dienu. Tajos piepildījās Jēzus apsolījums par Svētā gara nonākšanu pārticīgajiem. Pirmajos vasaras svētkos bailīgie Kristus sekotāji saņēma Svēto garu un sāka drosmīgi sludināt evaņģēliju ar Dieva spēku. To droši varam uzskatīt par pirmo atmodu, kas izmainīja tūkstošiem cilvēku likteņus, un kristietība sāka izplatīties pa visu pasauli. Līdzīgi notikumi risinājās 1739. gada vasaras svētkos Valmierā, kad brāļu draudze organizēja pirmo vasaras svētku dievkalpojumu latviešiem. Simtiem dzimtcilvēku piedzīvoja spēcīgu Svētā gara darbību, viņu dzīves mainījās, radās ticība un cerība. 2 gadu laikā Valmieras apkārtnē vairāk nekā 4000 cilvēku bija iepazinuši Jēzu kā savu glābēju. Šī atmoda gāja vairāku paudžu garumā un patiesībā ielika pamatus latviešu tautas brīvībai un ticībai par savu zemi un savu valsti. Mans draugs, Dievs nav mainījies. Tāpat kā pirms 300 gadiem, viņš spēja bezcerībai nolemtos vergus glābt, dot cerību un ticību labākai nākotnei. Tāpat arī šodien. Dievam ir pārdabisks risinājums, un tu vari būt drošs, tās nekavējas. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka tu atbildi uz lūgšanām, kas lūgtas pat gadsimtu garumā. Dievs svētī atkal Latviju un tās tautu ar atmodu. Es ticu, ka tev ir labs plāns visām pasaules tautām un ka tas vairs nekavējas. Jēzus vārdā. Āmen.